šitais būs interesants video. Pat, ja tev tēma sākotnējā liekas tāda, kaut kā es nesaprotu, nav interesanti, būs interesanti. Viņš kopistiski uz daudziem jautājumiem atbildēs, daudz ko izskaidros, diezgan tāds dziļš beigās sanāks. Un es domāju, ka jums patiks. Parunāsim par apgaismību, kā tas ir, ar ko tas ir saistīts. Es uz daudz ko atbildēšu to, ko jūs nekur citur nedzirdēsiet, pastāstīšu jums. Jo es to izprotu tagad pēc būtības, nevis tā virspusēji, kā es, teiksim, par to domāju gadus 3 atpakaļ. Tātad blakus man ir Buda, jā, viens no izcilākajiem tā saucamajiem cilvēkiem, kurš piedzīvoja šo stāvokli, un uz viņa pamata pēc tam radās lūk šis budisms, reliģija, pasaules uztvers, filozofija, tā var teikt. Un drusku pastāstīšu par to, ko viņš darīja. Un pēc tam jums saliksies kopā, kā tas ir saistīts vispār kaut ko citu, kā tas vispār viss kopā ir saistīts un tā tālāk. Ko viņš darīja Buda, lai izjustu šo stāvokli? Viņš bija turīgās ģimenes pārstāvis, jā, augstākās kastes pārstāvis, kuri visi ir labi, visi ir skaisti. Domāju, ka dzīve tāda arī ir, superīga, skaista, fantastiska. Un tad, kad izgāja ārpus sava šī būrīšā, ieraudzīja to, ka tur ir daudz ciešanas un vispār pasaule ļoti slikta, ļauna un dažādi viņa var būt raiba. Viņam nepatīk tas, ko viņš tur ieraudzīja, radās vilšanās, jā. Jā, visi zina to stāstu, ka viņš apsēdās zem koka, aiztaisīja acis un pateica, es nekustēšos, kamēr nesapratīšu, kas vispār šeit notiek un kā to visu var izlabot. Jā. Un sāka skatīties vienkārši aiztaisīja acis un skatīties tumsā. Un tā radās šī pamata prakse, vipassana, jā, kurus arī savulaik pamēģināja, papraktizēja, paskatījos, kas tas ir, kā tas ir. Būtība ir tāda, ka viņš aiztaisīja acis tumsā, fiziski nekustos, vēroja visu, vēroja savu prātu, vēroja savu ķermeni, braukāja pa viņu. Ne uz ko nereaģēja, teiksim, kaut kas kniesta, tās ir tā kā tur grib kaut kas, lai es tur virzu savu uzmanību, es tur nereaģēju, vienkārši braukāju, vēroju visu. Līdz ar to attīrās, nomierinās prāts, parādās šī smalkjūtība, sāk just smalkāk savu ķermeni, kādu procesu, kas tur notiek, un sāk redzēt savu iekšējo pasauli, dziļāk sāk redzēt kaut kādus spēkus, kas uz viņu iespējams ietekmē. Un lūk, nemetot šīs pagalītes, ilgi tajā procesā esot iekšā, un esot pietiekami tīram jau sākotnēji pirms tam. Ar to visu procesu vērojot, attiecīgi, viņš droši vien vēroja to iekšējo pasauli, vēroja tās struktūras, substances, kuras fiziskajā ķermenī, viņš pa fizisko ķermeni braukāja. Tik dziļi, cik tālu aizgāja, ka sāka iespējams šķīdināt dažādas šīs tā saucamās netīrības, kuras viņā iekšā bija. Un tīrīja viņas tik daudz, tik ilgi, līdz tā kā sanāk sasniedz šo nirvānu, tā saucamo, kad ir pilnībā gaisma, ja, kad viņš redz, ka viņā vairs tumsas nav, nekā tāda nav, aiz kā kaut kas varētu aizķerties. Un tad, kad pēc tā stāvokļa atgriezās atpakaļ, viņš juta, ja, staigāja riņķī, viņš gāja uzreizām pasaulē skatīties, kā viņš tagad viņu uztvers, kā viņš tagad viņu redzēs. Jo kas ir pasaule? Kas ir vispār riņķī? Kas ir viss tas? Kas ir vispār sanāk apgaismība? Gaisma, apgaismība. Gaisma spīd ap tevi un atstarojās. Lūk, priekšmetus mēs redzam, tāpēc, ka spīd gaisma, atstarojās caur struktūru, šitās te substances struktūru, kaut kā atstarojās vai kaut kā izšķobās un parādās lūk šāds objekts. Mūsu redze dekodē lūk šādi. Viss, ko mēs redzam, tas ir viss atstarojošais elements, no tā atstarojās lūk šī gaisma, kaut kas aizķerās, kaut kas aizplūst un parādās forma. Un apgaismība arī ir, kur mūsu fiziskā forma, mēs kā fiziskie cilvēki nevaram izšķīst, kaut gan tur klīst, teiksim, runas, ka tur riktīgi tur meditējot, tu var sākt šķīdināt savu ķermeni. Varbūt tā ir, varbūt nav, tas ir tāds ļoti strīdīgs tāds jautājums šeit uz zemes, ja mēs esam šitajā cietajā formā, līdz ar to pilnībā apgaismoti fiziski, mēs nemaz principā nevaram kļūt šeit, šajā esības formā, kur izpaužās šādi fiziski visi un šādi. Bet ir vēl smalkāki šie spēki, ja, ko lūk viņš meditējot, ejot vērošanā, apzinātā un ilgācīgā viņš vērojot, tā kā vērojot sevi, redzēja, ka ir kaut kāda cita pasaule, cita forma, iespējams redzēja, sāka just šos visus priekšmetus, kas ir tā viņa patiesā šī struktūra, kas tiek dekota, kas ir tā gaisma, kad gaisma kaut ko apspīd. Ja, tur, teiksim, kā tur tas viss skodiņš tur sastāv,
Un viņš redzēja, ka cilvēka šī tā saucamā dvēsele arī sastāv no kaut kādas struktūras. Un gaisma, kas spīd, lūk, visur, ja, viņi šo struktūru arī apgaismo. Spēki, kas riņķī visur ir, viņi savā starpā miedarbojās. Starp mūsu struktūru, kas mums ir, un ārējā. Cilvēks, notikums, informācija, sižets, vispār kaut kāda telpa, vieta, kaut kāda tehnoloģija. Viss tas ir kaut kādas spēki. Ja? Principā gaismas spēki, viļņu daba. Tā saucamā. Fiziski to visu var izskaidrot arī tā kvantu fizika, jā, to mēģina visu skaidrot. Un lūk, un tie visi spēki iedarbojās uz mums plūst. Gaisma plūst, vilnis iet. Un, attiecīgi, apgaismība, tas īstenais stāvoklis ir tad, kad cilvēka iekšējā daba ir tik palikusi tīra, gaismā tu pilnīgā esi, tur vairs nekā nav. Kā tas spēks, tā gaisma, tie viļņi, kas caur plūst ar šo dabu, viņi vairs neaizķerās viņā. Un lūk, tas bija tas, ko viņš bija sasniedzis, šo stāvokli, ka staigājot riņķī, vērojot pasauli, vērojot cilvēkus, viss, kas notiek riņķī, kas pirms tam viņam nepatika, viņš bija ciešanās, viņam bija vilšanās, viņš gribēja to kaut kā labot, tad tagad viņš juta pilnīgu mieru, harmoniju, vairs nekas viņā neakumulējās. Ja? Tas ir galvenais princips, ko viņš bija sasniedzis, ka viņā iekšā bija izšķetināti visi tie gaismas ķērāji, tā saucamie. Analoģija, lai mums būtu saprotams, ir upe, uz kuras ir koks vai kaut kādi zari. Un aiz tiem zariem, jebkurš tur kaut kāda netīrībiņa, kas pelk, ja netīrībiņa ir kaut kāda lūk šie ārējie spēki. Viņi aizķerās. Rodas milzīgs tā kā sāk tur krāties uz kaut kādas citas pagalas, citas netīrības pudeles, kas pelk, un izvedos tāds milzīgs tā kā aizprosts. Tie, kas ir kādreiz ar laivām laivojuši pa dažādām nelielākām upēm, jā, mazākām, tad ir redzējuši tos visus aizprostus, kā tur tas viss veidojas. Lūk, tieši analogs tas pats, kas ārējie spēki, kaut kādi, lai tas būtu cilvēks, priekšmets, situācija, jā, viņi ietekmē uzreiz mūsu smalkos šo psihoinformatīvo lauku. Un kaut kas notiek. Ja ir, ka var aizķert iekšēji. Ja ir šis aizprosts, ir kā var aizķert. Un lūk, apgaismība, tas ir stāvoklis, ka tu esi pilnībā attīrījies no visa, lai caur tevi jebkuri šie spēki, kad viņi plūst, tevī nekas neaizķeras. Tu esi tīra upe, kas peld. Vienkārši gaisma plūst, izplūst cauri, un tu jūties harmoniski vienādā stāvoklī visu laiku. Fizioloģiski neredzi nekādas izpausmes reakcijas, un emocionāli arī principā neredzi nekādas fiziskas izpausmes reakcijas. Tu vari iesaistīties apzināti, tēlot jebkādas lomas, tu vari būt jebkas, tev vairs nav nekāda ierobežojuma, prāta nav ierobežojuma, un fiziskās izpausmes ierobežojuma arī nav. Lūk, šītais stāvoklis arī ir īstenā apgaismība. Lūk tā. Un attiecīgi viņš, kad staigāja visu riņķī, viņš vēroja, vai ir kaut kādi spēki, kuri viņā varētu ierozonēties, izpausties, jo tad viņš, teiksim, varētu nofiksēt atkal kaut kādu punktu, kaut ko, ar ko viņš vēl nav pastrādājis. Un, attiecīgi, iespējams, viņš arī darīja, viņš turpināja sevi tīrīt dažādos apstākļos, ja kaut kas izprovocējas, viņš atkal gāja skatīties, kas tur ir tajā ķermenī, tajā vietā, to šķīdināja, starbojā, strādāja, lūk, šādā procesā, visdrīzāk, kas viņš bija. Līdz viņš kļuva pilnīgi tīra apziņa, tā var teikt, tīrībā. Un cilvēka dzīvē, kā tas viss izpaužās? Lūk, cilvēks, kurš vispār nesaprot to, ko es tikko pastāstīju, bet viņš vienkārši miedarbojās ar dzīvi, ar cilvēkiem. Kaut kādā situācijā viņš jūt iekšējo tā kā saspringumu, tā kā spiež. Satiekās ar kādu cilvēku un jau jūt nepatīkamas sajūta rodās. Ja? Tā bieži cilvēks saka, es jūtu nepatīkams cilvēks, iekšā kaut kas nepatīkams. Cilvēks ārējais ir tikai kaut kāds spēks, kurš lauks, ja? Principā vizuāli mēs redzam, jo mēs ar viņu varam nemiedarboties, mēs varam nesaskarties. Sajūta te rodās, tā tad ir jau kaut kāds cilvēka energoinformatīvais lauks, kurš ietekmē lūk mūs, ja? Un mēs jūtam lūk šo sajūtu. Tātad kaut kas aizķērās mūsos, šī gaisma, kas, tā viļņi, ja? Kas no tā cilvēka izplūst, principā viņu var saukt par gaismu. Varbūt melna gaisma, balta gaisma dažādi. Lūk, izplūst no viņa un mūsos kaut kas, kur aizķerās. Un tur, kur aizķerās, mēs tur jūtam, mēs fiziski varam just tur saspiežās, kaut kas tur sirdī man sāk sāpēt, galva sāk sāpēt, jā, galvā aizķērās kaut kas, vēl kaut kur. Bet tas elements, aiz kā aizķerās, viņš ir mūsos. Tas cilvēks ir tikai nesātais kaut kādas
apstākļu kaut kā. Iemesls, kāpēc mēs tā jūtamies, ir mūsos. Ja? Un strādāt vajag nevar to cilvēku, bet ar sevi. Jo tas ir tas, ko Buda darīja. Viņš strādāja ar sevi. Jo iztīrot no sevis to koku nogāzušos vai ko, aiz kā tas viss aizķērās. Tālāk, citurreiz, pieņemsim atkal tādā cilvēka klātbūt nesot, mēs vairs nejūtam neko, jo te viņa ārējie spēki, viņi vienkārši izplūst cauri. Mēs esam kļuvuši tīrāki. Un mums nav konflikta ar to visu uzreiz. Cilvēks var būt jebkāds. Tā ir tā attīstība. Tad, kad patiešām cilvēks attīstās, ja viņš virzās, viņš ir apgaismojies. Apgaismības pirmais process ir tad, kad tu identificē prātu, ieraugi. Prāts to vairs dialogs nav, jā, kurš pārvalda, tas ir pirmais. Principā to sauc arī par atmošanos. Tas, kas man notika 19. gadā. Es par to jau stāstīju savos video un arī savā grāmatā rakstīju. Lūk, tu jau esi brīvāks, bet nākamais posms ir tas, ka tu ej pēc tam sociumā un skaties, kādi spēki uz tevi var vēl iedarboties, kas ir tevī, kas tev kaut ko traucē, informācija, vai kādi apstākļi, vai kādi izaicinājumi, mērķi. Ja? Un tu caur sociumu, caur zemes spēli sāc strādāt tālāk ar sevi, turpināt sevi tīrīt. Es vēl tad nesapratu, kā tas ir tieši tas, jā, ko es jums tagad stāstu. Tas ir tikai man tagad šī gada, iepriekšējā gada apzināšanās, jā, ka es ieraudzīju šos procesus jau detalizētāk, kā tas viss funkcionē, jau tā zinātniskāk var teikt. Un lūk, un tāpēc tam īstenējam, jā, cilvēkam apgaismotiem, kurš tā saucamais virzās, to viņš pēc tā stāvokļa, kad viņš ir tur noķēris to stāvokli, kad viņam prāts identificējas, viņš viņu redz, viņam dialogu vairs nav. Viņš vieglāk pret visu attiecās. Viņš vairs, jā, viņam jau vairāk tie spēki, tās informācijas jau plūst cauri. Daudz, kas sāk plūst cauri. Viņam var teikt, tā kā ar gaismas plūsmu, ar tādu milzīgu straumi, iztīrījās upe. Visi tādi mazāki zari, visi aizplūda prom. Lielie koki vēl palikuši, bet ūdens jau plūst jau normāli. Tā var salīdzināt, jā, un tad, lūk, nākamais uzdevums ir šos lielos kokus baļķus meklēt, kas tad ir tie, un tos var atrast sevi, virzot iekšā dažādās dzīves situācijās, virzot savu izaicinājumus kaut kādus, jā, kaut kādās nekomfortablās, skatoties, kāpēc tu kaut ko negribās darīt, jā, un tad tur liekot, un skatoties, kur tev kas rodās, varbūt fiziski tu sāc just, tā kā tu esi vērotājs, jau tev prāts klusē, tu vieglāk spēj uzķert šos signālus. Gan ārējās pasaules notikumu signāls, kas uz tevi noprovocēja, kāda situācija, kāds cilvēks. Ja es jums stāstīju, ka lūk, ārējā pasaules cilvēki var ietekmēt sajūtas. Tas ir tieši tas, ja tu esi tīrs, tev izies cauri. Ja tevī kaut kas ir, tevi ietekmēs. Lūk, šāds elements. Un ja tev ietekmē, tad tev jāskatās pēc tam jāanalizē, kas ir tas, kas tev ietekmē. Tur ir konkrēta tehnoloģija, var strādāt tā kā Buda to darīja pēc vipasanas, apzināšanās, redzēšanas, ieiešanas dziļumos, analizēšanas, šķīdināšanas. Jā, tā var pēc tam pārbaudīt, teiksim, atkal dzīves apstākļos, kā tas viss strādā. Tā var. Var arī pēc citām tehnoloģijām daudzreiz elementārākas, maigākas, ikvienam pieejamas un piemērojamas. Tas, ar ko es tagad nodarbojos, jāpalīdz cilvēkiem šķīdināt šitos visus baļķus, tā saucamus, kurus viņi paši nespēja redzēt, nesaprast, no kurienes tas viss ir. Un cilvēkam arī viņš kļūst tīrāks, viņam dzīves apstākļos dažādos. Viņam vairs nav tā kā agrāk, šie spēki pārstāja uz viņu ietekmi veikt, un viņš jūtās brīvāks, laimīgāks savās izpausmēs, priecīgāks, ja? Enerģija caurāk, vieglāk plūst. Viņam plūsma ir spēcīgāka caur viņu, ja nav, kur aizķerās daudz šo ķērāju vairs nav, ja mēs ar tiem ķērājiem strādājam, tīram viņu. Lūk, tā arī var, tas ir mūsdienu tehnoloģiskais process, jo tas, ko Buda piedāvā vipasanā, ja, tur var sēdēt gadiem. Un skatoties kā atkarībā no cilvēka, kāds viņam tur tas viss neticības, var ne pie kā nenonākt, var pie kaut kā daļai nonākt. Jā. Pēc tam jāskatās, kāds vispār esat psihotips, varbūt tev sēdēt un meditēt caurām dienām vispār nav priekš tevis, varbūt vispār to fiziski nevar atļauties, tev nav laika. Tāpēc mūsdienās, jā, tā kā sociums attīstās, ir atnākušas jaunas šīs metodas, kā var arī to pašu darīt, virzīties uz to, tādā veidā padarot savu dzīvi skaistāk, interesantāk. Nākamais, apgaismības šie cilvēki, jā,
Iespējams, jūs esat to redzējuši kaut kur YouTube vai kur stāsta, ka ir apgaismības stāvokli noķeruši, vai atmodu stāvokli noķeruši. Jūs varat salīdzināt, ko viņi jums stāsta, un šito audio, video, šito informāciju, kuru es jums tagad izstāstīju. Vai viņi izprot šos procesus? Vai viņi gadījumā nav sevi ielikuši kaut kādos rāmīšos burītī, un tajā burītī tur viss ir skaisti, jo nav ārējie spēki, kuri uz viņiem spiest un parādītu viņu vājās vietas viņos, ka viņos kaut kas ir iekšā. Jo viņi to neizvēlās. Viņi sevi izvēlās šajā burītī turēt, un burītī viņš jūtās apgaismots, tāpēc, ka viņam, viņš uz visu vēro skatās, reakcijas nav nekādas apstākļos, kur varētu izpausties reakcijas, viņš sevi neliek iekšā. Ilgaicīgi, jo īslaicīgi iespējams viņš vienkārši var izlidot cauri un nesajust nemaz, nepaspēs. Tas kaut kāds tur vajag ilgāk, lai lūk zari pāri, vajag, lai tur sakrājās un tad sāk spiest fiziski vai emocionāli. Ja tā viena, tur kaut kāds zars viņam ir pāri, viņš aiziet kaut kur situācijā dzīves, tur slimnīcā kaut kur, viņam ir tas zars pāri, viņš tajā apstāklī varētu sākt just. Un maziņš tāds kaut kāds signāliņš varbūt ir. Bet tā, lai viņš pa īstam sajustu, vajag ilgi, vairāk tajā apstāklī atrasties, vajag tā, lai tu sakrājās, un tad viņš identificēs, ieraudzīs. Tāpēc tādam cilvēkam, kurš jau identificējas prātu, viņam ir patiesībā grūtāk ieraudzīt šos elementus, kas viņu patiesībā ietekmē, jo vajag atvērties, vajag sevi piezemēt, vajag šo savu ego, kurš tagad izdomājas, ka viņš ir apgaismots un atmodies, vajag viņu ienirt, tā kā piezemēt. Iezemēt. Tāpēc par iezemēšanu bija video. Cilvēks, kurš reāli saprot to visu šito procesu, izaugsmi, kā tas viss notiek, kā tas viss strādā, saprot reālo būtību, nevis tur virspusē, tur ilūziju mēģinā uzkarināt citiem un pats dzīvo savu ilūziju. Jūs tādu cilvēku varētu satikt, ka viņš pipē sigāru, dzer viskiju, it kā garīgi meditē un kas, bet iezemēšanās un visi šitie pasākumi viņš to dara. Un jums būs neizpratne, kā tas vispār ir iespējams. Jums prāts sāk stāstīt, kā viņš neatbilst. Es taču redzēju, ka krijām jogas, tas kā viņi tur krijām, tur, kā viņš izskatās, kā Sadguru izskatās. Buda, kā es tur staigāju, tur entos 1000 gadus atpakaļ, kā viņš ģērbās. Un te vispār šitais čalis, tas taču vispār neliekās kopā. Kaut gan īstenie tie, kas apgaismojās, pēc tam, kad viņš jau ir vispār, ja mūsdienās cilvēks Budas līmenī, tas būs ļoti interesants cilvēks. Viņš nebūs kā Buda ķerpsies, vai kā Jēzus, vai kā Ikrams, tas pats, vai kā Sadguru. Priekš kam? Tas taču ir banāli. Tēlot to, spēli spēlēt tādu, kuru ir ielikuši no paudzes paudzē, kā tādam cilvēkam jāizskatās. Tas ir ļoti banāli, ļoti primitīvi. Viņš tieši otrādi, Morgensternu esat redzējuši, krievu dziedātais hip-hopa, 25 gadi. Vot īsts apgaismots cilvēks, viņš labāk izvēlētos tādu Morgensterna tēlu tēlot. Iedomājieties, 6 būs uztatuvēts. Viss ķermenis iespējams būs notatuvēts. Vai visas rokas gredzenos, lamāsies ielā kaut kur, izaicinās cilvēkus, lai viņu prātus aktivizētu. Vai kā bombas sēdēs bļaustīsies, tā arī var. Viņiem, īstiem apgaismotiem, tāda spēlēšana caur šādām lomām daudzreiz interesantāka nekā kaut kādu tēlot sevi īstajā tajā, kāds viņš ir. Saprotiet? Līdz ar to lielā varbūtība, un visdrīzākais tā ir visi, kuri tēlo tādus īstenos tā saucamos, tu pēc vizuāli pasties, viņu izskatās kā apgaismots, un runā kā apgaismots. Daudzi no viņiem var būt viltus, iluzorais, kubiciņš, kurš neizprot procesu būtību. Un problēma ir tajā, ka viņam sekojot, viņam ejot un tajā visā pieņemot viņa filozofiju mācoties, viņš jau stāstīs tikai no kosmosa līmeņa. Viņš dos, bet no kosmosa līmeņa. Un visas tās lietas, kuras pēc tam jādara, jāiet sociumā, jādzīvo, jāpārbauda, jātīrās, viņš to stāstīs no tā kosmosa līmeņa, un tas neatbilstīs visdrīzākais īstenībai, tas būs maldīgi. Jūs varat šādi maldīgi
nozust, pazust tajā informācijā, tajā mācībā, tajā zināšanās, un arī savā attīstībā dēļ tā apstāties. Radīt ap sevi ilūziju, no kuras varbūt jūs nespēsiet izlausties. Ilūzijas ir visu laiku. Ja? Visu laiku ir sevi jāliek tādos pretējos procesos, lai tu neiekrīt ilūzijā. Jo tu dziļāk atrodies vienā procesā, vienā kaut kādā šķautnē, tas kā tagad, teiksim, es saku, vajag materiāli, iet skatīties. Pēc tam visdrīzākais kardināli kaut ko pretēju vajadzēja, tā ka atteikties no visa materiālā. Lai skatītos, vai tur gadījumā tu neesi jau atkal sakrāmējis kaut ko sev iekšēji, kas tev atsakoties no tā visa, ja, ka tev kaut kas iekšā radīsies. Un tāpēc ir tāds, teiksim, tie īsteni, ja, tie, kas attīstās, viņiem var būt tā, ka viņš apgaismojās, viņš aizgājis materiālajā, spēlējās, tur kļuvis par miljonāru miljardieri, ja bija tāda vēlme mērķis. Un pēc tam pēkšņi viņš no tā visa atsakās, teiksim, aiziet no tā visa prom, apskatās, kā viņš atkal, kad viņš pameta tēm alā kaut kur 5 gadus, un tad atkal atgriežās kaut kur mērenajā, līdzinajā, dzīvo tālāk. Tā, kaut kas tam līdzīgs. Cilvēks, pieņemsim, lai pie tā nonākt, viņam aizgāja 10 gadi, jums tas hops, un jūs stunda, 2, jūs uztverat šo apziņas domu, un jūs, principā, esat 2 stundās veikuši 10-gadīgu soli. Iedomājieties, kā ir interesanti. Lūk tā. Bet, protams, visiem katram ir savs ceļš. Arī ir jāskatās, kas jums rezonē iekšēji. Nevis prāts analizē, bet iekšēji rezonē. Un arī it īpaši vēl jāskatās, ka tas ir pats svarīgākais. Kad jūs skatāties kaut kādu saturu, un jums iekšēji kaut kas rezonē, prāts saka, pretīgi, un jūs, kaut kas nav. Iekšēji bija drusku rezonance. Tas ir svarīgi to fiksēt, jo tur visdrīzākais ir tieši izaugsme. Nevis tajā, ka jūs ejat tikai tajā, kas jums ir komfortabls. Šitais man patīk skolotājs, šitais cilvēku video man patīk, viņi tādi patīk, cik pilnīgi jūtu mīlestība plūst. Šāds jums nekāda attīstība nedod. Jo jūs jau esat tajā, jūs pie viņa ejat, tas spēks, vilnis jau plūst caur jums, jūsos aizķerās, jums jau tas ir. Jums tas vairs nav vajadzīgs, ja jums jau tas ir, jūs ar to visdrīzākais esat piesātinājušies. Jums ir jāskatās kaut kas pretējais, kur jums ir rezonance, bet liekas kaut kas negribās. Prāts stāsta. Tāpēc, ka baidās, tur tas cilvēks sāks apspīdināt jūsos to, kas jūsos aizķerās. Kur ir tās problēmas situācijas zonas? Lūk tā. Lūk tāds video. Tāds. Es ceru, ka kāds noķēra to esenci, domu galveno. To ideju, to būtību, un priekš sevis izdarīja atzīmēja galvenos punktus, izpratni, un tas viņam palīdzēs sevis attīstībā un virzībā. Un kurš nolasīja to slēgto domu, tas uzrakstīs man, apstīsies tur tos linkus un tā tālāk. Tas arī tur bija iekšā, bet tā ļoti piezemēti slēgti, ne tiešajā tekstā. Lūk tāds video. Ar tevi bija Alans un sargi sevi savus tos. Tiekamies manos nākamajās video, lai tev visu labi un atā!